Sveiki visiem! Šo sestdienu tiekās 7. grupa pasaku terapijas programmā lielajā kursā, kas saucās Pasaku terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem. Ceļš ilgs 18 mēnešus. Divreiz piedzimsim, 9 mēneši plus 9 mēneši. Un man jums ir tāds uzdevums. To patiesībā var izpildīt jebkurš no jums, ne tikai pasaku terapijas topošie speciālisti. Iedomājieties, ka jūs stāvat krustcelēs. Jūsu priekšā ceļš. Un izvēle doties taisni, doties pa labi vai doties pa kreisi. Un uzrakstiet lūdzu savam stāstam, kas sagaidīs jūsu varoni, ja jūs iesiet taisni, kas sagaidīs jūsu varoni, ja jūs iesiet pa labi, un kas sagaidīs jūsu varoni, ja jūs iesiet pa kreisi. Atpakaļceļa, kā jūs saprotat, nav, jo mēs nekad nevaram atgriezties pagātnē. Nu, lūk. Un tie, kas nepiedalās lielajā pasaku terapijas apmācībā, tad varat droši rakstīt komentāros. Un tie, kas piedalīsies sestdien apmācības kursā, pirmajā lekcijā, mēs tad šo izrunāsim, apspriedīsim tiešsaistē. Nu, lūk, vienkārši sāciet savu stāstu, ka reiz pasaku varonis, reiz jūsu varonis, kas tas būs, absolūti nav nozīmes, jūs paši izdomāsiet, devās ceļā. Un priekšā viņam gadījās krustceles. Vai nu tur bija kāda tāfelīte uzlikta, bultiņas norādītas, taisni pa labi pa kreisi, vai nu lielais akmens. Tas arī ir svarīgi, tas arī ir būtiski, kāds priekšmets, kas tas būs, kurš jums teiks priekšā, uz kuru pusi tad ir jādodās. Un rakstiet savās piezīmēs. Ja pa labi iesi, tad kas tur notiks? Ja pa kreisi iesi, tad vēl tur kaut kas notiks. Un ja dosies taisni, tad būs vēl kaut kas. Nu, lūk, pēc tam es jums izstāstīšu, ko tas viss nozīmē. Gaidu no jums jūsu komentārus, un ar pārējiem tad mēs tiekamies sestdien, 20. jūnijā, 10:00 no rīta. Visa informācija ir kursu lapā. Tie, kas nepievienojās, padodiet man ziņu, uzrakstiet man privāti. Piekļuves visiem ir atvērtas. Ja gadījumā netiekat, tad dodiet man ziņu. Tiekamies!